Nedod Dievs, tu ieslēgsi savu putekļu sūcēju 1 minūti pāri 1 dienā. Jā. Zvans policijai, bļaļ, jā. Jā, kāpēc zvans policijai? Tāpēc, ka, bļaļ, vecai klapatai paiet baķi, jā. Tu esi viņai kaimiņš, draugs, vai tu viņai ūdeni pienesis kādreiz, jā, vai tu viņai, bļaļ, dāvanas uzdāvinājis Ziemassvētkos. Pohuju, viņi tev zvanīs, policija sūtīs virsū. Tāpēc, ka klusā stunda ir pulksten 1:00 un pat 1 minūte pāri, jā, tas ir pārkāpums. Jā, tas nav viss vēl, jā, nākamais. Nedod Dievs, jā, kāds ieraudzīs, ka tu pārēji pāri sarkanajai gaismai pie luksafora, jā, pie gāja pārējais. Nu, pat ja neviena mašīna nav, tur ir fotogrāfija, jā, un pēc nedēļas hujaks tev paskastītē vēstulīt ar štrāfu, jā, jo, nu, tu esi pārkāpis likumu, jā, tu pārgāji pāri sarkanai gaismai, bļaļ, jā. Es nesaprotu, jā, nu, bļaļ, nu, kur tāds tupums var būt? Nu, ja tev sarkanā gaisma ir, jā, bļaļ, un ja mašīnas nav, nu, tu hujā arī pāri, nu vienalga, vai tu mašīnā esi, vai tu esi, bļaļ, skrituļslidām, bļaļ, vai uz riteni, jā, nu nav mašīnas, hujā arī pāri, nu pofīgi gaismas, nu nav mašīna, nu nekas nenotiks, jā. Nihujā šitiem loģika savādāk strādā. Nākamais, jā, nedod Dievs tavi sīkiem, 1 minūte, 2 minūtes pāri 10 kaut kādu skaņu izdvesīs. Jā, bļaļ, zvans policijai, nē, tur nav zvans policijai, tur ir zvans bērnu un labklājības šitam te bērnu jauniešu labklājības dienestam, jā, bļaļ, pēc 2 stundu, tuk, hello, bļaļ, davai kinderīši, šurpiņām, jā, un ej, nu pierādi, jā, ka tu viņus nehujāri, ja siks, nu jā, padirs, jā, un tā tālāk, jo viņiem paiet bāķi ir, jā, viņi skaļi uzvedušies, un pēc noteikumiem, pēc pulkstenes 22 ir naktsmiers, jā, nekādu skaņu, jā, nu gadās, zin, kā tur ķeriņas spēlē pa māju, vai kaut kādu paslēp, vai kariņas, vai kaut ko tādu, nu reizēm arī padirs var dabūt arī. Nu, bļaļ, nu kāpēc jāstučī, nu vecai klapatai, nu 80 gadi, tu visu dienu mājās sēdi, bļaļ, sēdi biksēs, nu reāli, nu zaļie baltie stukači, tie kaimiņi, es nezinu, jums Latvijā arī šitā stučī, jā, es nezinu, tur man liekas bietē uzreiz dabū kaimiņš. Tas nav viss, bļaļ, jā, es neizteicos vēl. Nedod Dievs, bļaļ, tu atkritumus nešķiros, jā, bļaļ, reku plasmasā ir, jā, tur ir, bļaļ, bio, jā, ēdienam, tur tālāk ir kaut kādiem būgružiem, bļaļ, un tur ir šitam te kartonam, jā. Nu, man vienreiz pa pjānku sanāca, jā, kad es, man liekas, pie bio iemet plasmas gabaliņu, nu, kaut kas tāds bija. Bļaļ, tur pēc 2 nedēļu vēstuli bija, bļaļ, kad tiesā jāierodās, bļaļ, un štrāfs jāmaksā, un hujomā jau un jātaisnojas, kāpēc tu dabu piesārņo, un kāpēc citiem, bļaļ, tavs darbs jādara tavā vietā, bļaļ, nu jāšķiro atkritumu, jā. Karoči, ej, tu dirs, bļaļ, zaļie baļi man šitie te kaimiņi no abām pusēm. Reāli, nu rindu mājās, bļaļ, nu mums katram ir, nu neliels gabaliņš, jā, mazdārziņ, nu ej kaut kādu tupens tādu iekšā, ej kaut kādu rācenies tādu, bļaļ, kaut kādu burkānu vai nu kaut ko tādu, bļaļ. Es nezinu, es tev, bļaļ, kaņepu atļauju pat iestādīt, nu ej nodarbojies ar savām lietām, kas tev jādara 80 gadu vecumā, bļaļ. Ne jau jāpašī, ko es daru, bļaļ, un manas atkritumu tvertnes, bļaļ, es pa viņām maksu. Jā, reāli, nu tas ir bezspriģels kaut kāds, jā, nedod Dievs, tu tur kaut kādu šašliku pacep, zin kā, nu dūmi, gadās, ka dūmi iet, jā, cepot šašliku dūmi, diemžēl, no oglēm un no malkas iet ārā, bļaļ, jā, nedod Dievs, jā, tur patraucē, kādam, bļaļ, brīdinājums zīmīt paskastītē uzreiz, jā, nākamreiz policijas augš tur, jomā jau, reāli zaļie baļi tie kaimiņi, es vācos uz Latvijā, man reāli zaļie baļi, tas ir vienkārši dirsā, jā. Bļaļ, jā, nenovēlu nevienam tādas kaimiņas, jā, visiem, bļaļ, ceturtdienas vakaru mierīgi.